Labdien! Šodien ir 2023. gada 7. decembris. Atgādinu, ka video ātrumu var palielināt, un zem YouTube apakšā ir saites papildus, kuras pēc rezonanses var gan palasīt, gan paklausīties vai apskatīties. Tātad decembra enerģētiskās iezīmes. Šajā decembrī pretēji rezultātu apkopošanas stāvoklim var rasties sajūta, ka jūs jau esat jaunā telpā. Tieši telpā, kura ir nedaudz tukša. Līdzīgi, it kā bērns būtu aizvests uz citu jaunu skolu vai jaunu bērnu dārzu, kur viņš stāv un domā, vērtē un vēro. Daudziem, kas strādājuši pie sevis ar sevi, decembrī var pamosties vēlme mīlēt sevi un paplašināt izpausmes un izteiksmes diapazonu. Neatkarīgi no tā, kā jūs vērtē citi un kas jūs vērtē. Sociums, standarti, valsts, kultūra. Jā, jūs decembrī ieiet ar veselu buķeti dažādu lietu, situācijām, bailēm, vēlmēm, taču tā ir jūsu personības daļa. Taču decembrī virspusē iznāk un izpaužas vairāk dievišķā būtība, jūsu dvēsele. Šī jaunā telpa vairāk līdzinās apvienošanai pašam ar sevi. Decembrī ir dažādi svinamie datumi, un varēs sajust, ka laiks virzās ātri, vai ka jūs kaut ko nepaspējat, vai arī jūs it kā esat iegājis šajā svētku notikumā, un tas it kā pagāja jums garām. Tāpēc decembrī svarīgs būs novitātes jeb jauninājuma stāvoklis. Šis te stāvoklis, ko minēju, kad bērns pirmo reizi ieiet citā jaunā skolā vai bērnu dārzā kā līdz šim, kurā gājis. Jā, šis decembris nav tāds kā iepriekšējie. Visgrūtākais un iespējams vajadzīgākais būs veidot sarakstu, kas man nepietiek un pie kā man piestrādāt. Un tas var būt sarežģīti, jo būs grūti koncentrēt uzmanību un atmiņu. Varbūt izklaidība atmiņā, kad pat aizmirstas kaut kas, kā piemēram dāvanas, ielūgumi un problēmas. Jo jūsu dvēsele sāk jums pavēstīt to ceļu, uz kura esat izgājis. Jūsu civilizācijas attīstības pamatplāns ir tieši jūsu cilvēcības attīstība miedarbībā ar dvēseles enerģijām un vēlmēm. Un decembris ir tieši par šīs te miedarbības attīstīšanu. Un attiecībā uz finansēm, karjeru, jeb fizisko realitāti, uz kādu laiku tas it kā iesaldējas, līdz jūs apzināsieties, cik svarīga ir miedarbības klātbūtne ar savu dvēseli, kas iespējams būs līdz pat janvāra vidum.
Decembrī nesteidzieties, nav jāsteidzas. Pēsat šajā jauninājuma stāvoklī. Novērtējiet sevi un atrodiet to, kas jums ir svarīgs, lai uzlabotu savu atrašanos šajā iemiesojumā. Decembris solās būt intensīvs mēnesis. Mūs sagaida veco ciklu izstrāde pātrinātā režīmā. Kaut kas līdzīgs visām vecajām dzīves mācību stundām milzīgā ātrumā. Viss, kas ir nedadarīts un nedaapzināts iekšienē, tiks izcelts uz āru, un tālāk būs kustība cauri šiem cikliskajiem procesiem, it kā kāpšana augšup pa personīgās evolūcijas pakāpieniem. Viena mēneša laikā jūs gaida tikšanās ar visu, ko jūs piedzīvojāt un atlikāt savā uztverē uz vēlāku laiku. Viss, kas nav piedots, aicinās jūs uz piedošanu. Visi aizvainojumi, kurus jūs slēpāt, nostāsies jūsu acu priekšā. Visas grūtības, no kurām jūs izvairījāties, radīsies atkal, lai jūs tās pārvarētu. Un te nav runa par jaunām grūtībām vai ārējām problēmām. Te jūsu iekšējais atspoguļosies ārpusē, lai šoreiz jūs varētu šķirties no tā, kas jums vairs nekalpo. Slēptais kļūs redzams, un tas dos jums iespēju paskatīties uz sevi kopumā, vienotā veselumā. Katrā dienā kaut kas slēptais tiks izpausts un prasīs jūsu uzmanību. Un kad tas notiks, tad sakiet sev godīgi, labāk skaļi vārdos, sekojošo. Jā, šeit es jūtu bailes un es to atzīstu. Te es jūtu savu vājumu un to atzīstu. Te es izjūtu vainu un atzīstu šo stāvokli. Šeit es nevaru otram piedot un es to atzīstu. Šeit es izjūtu dusmas, bezspēcību, izmisumu, un to visu es atzīstu kā daļu no mana ego uzstādījumiem. Un kas to visu atzīst? Atzīt var tikai tas, kurš skatās no augšas, tas, kurš redz un neslēpjas. Atzīšanās atbrīvos jūs no šīm lietām, jo tās vairs nespēs jums iebakstīt visnepiemērotākajā laikā. Pēc tam, kad atzīsiet to, ko paši no sevis slēpāt, tad jūs pārkāpsiet pāri savu programmu neapzinātajai ietekmei. Jūs sajutīsiet veselumu un atbalstu no sava augstākā es, jeb no sava es esmu, lai ietu tālāk un gūtu iedvesmu jums pilnīgi jaunā līmenī. Intensīva veco programmu izstrāde dos jums virzienu ne tikai jūsu dzīves pārdomāšanai, bet arī jums tiks piešķirtas atslēgas personīgiem notikumiem, kurus iepriekš nevarējāt ieraudzīt, būdami no tiem aizsekti ar nostkrītošo programmu plīvuru. Lai realizētu iepriekš minēto,
jums nebūs jāiesaistās cīņā, vai jāpieliek kaut kādas pūles, vai kā citādi jātērējas enerģētiski. Pietiks ar skaidrību un uzzināšanu tajā, kas uzradīsies ar to, ko jūs jau esat izdzīvojuši. Piemēram, jūs kāds nepelnīti apvaino, bet jūs tā vietā, lai atbildētu ar zemu vibrāciju reakciju vai sabēdātos, pēkšņi apzināties, ak jā, bija līdzīgs gadījums pirms 10 gadiem. Un tā vietā, lai atkārtotu to veco reakciju, vienkārši pasmaidat. Nē, es to jau esmu pāraudzis. Mans ego vairs mani nepiemānīs un neievilks tajā. Un kad jūs to apzināties, šādas situācijas jūs pārsteigs ar to, cik ātri tās izšķīst un kā iepriekš jūs varējāt uz tām tik asi reaģēt. Bet tagad būs ārkārtīgi skaidri redzams, ka tas viss nav nekas vairāk kā daļa no spēles. Gan problemātikas rašanās, gan tās pazušana. Un jā, cilvēki, kas nevēlas apzināties iekšējos cēloņus, ārējos notikumos, piedzīvos satricinājumu, jo ar tik daudz dažādu līmeņu enerģijām viņi nekad nav saskārušies. Viņus sagaida sāpīga iesaistīšanās kolektīvā hausa norisēs, ko radījuši gan cilvēki, gan daba. Atcerieties arī to, ka dažādi masu notikumi, kurus redzēsiet decembrī, ir jau gatavi dažādu spēļu scenāriji. Šajos notikumos nav vietas nejaušībai un kāda līdzdalībai bez viņa iekšējās projekcijas jeb piekrišanas. Pēc būtības šie notikumi ir kā tāds kopums dažādu personību slēptajām pārliecībām. Un tā kā jūs vērojat šos notikumus, tātad jūs pievilka pie tiem kaut kas apslēpts jūsos pašos. Bet jums pietiek redzēt, lai apzinātos. Jums tajos notikumos nav jāpiedalās personīgi. Vienkārši skatieties un uzziniet kaut ko sevī. Atklājiet un izziniet kaut ko sevī. Un izsakiet līdzjūtību nevis notiekošajam, bet tam, ka kāds tieši šādā veidā izmanto sava ego programmas. Bet ja viņš tā dara, tad tā ir viņa iekšējā izvēle. Ja kāds pamet fizisko pasauli, tad tā ir viņa iekšējā izvēle. Iespējams, šī būtne vai šī dvēsele vēlas ieiet pasaulē no cita ķermeņa ar augstāku frekvenču iestatījumiem. Tāda ir viņas izvēle. Ļaušana citiem izdarīt viņu izvēli ir viena no spēcīgākajām transformācijām, kuru jums nāksies iziet decembrī. Kādam vispār tas būs mēneša galvenais notikums – iemācīties palaist vaļā, iemācīties ļaut, iemācīties neiesaistīties svešās drāmās par savu vibrāciju sabrukšanas cenu, par sava vibrāciju līmeņa samazināšanās cenu, līdz pat upura līmenim. Palieciet augstumā, iztaisnojiet plecus, paceliet galvu,
elpojiet brīvi. Šis ir atbrīvošanās laiks, tad esiet taču brīvi. Un vēl decembrī būs tāda kā sadalīšanās enerģija, kura palīdzēs visu salikt pa plauktiņiem, salikt pa vietām. Un sanāks tā, it kā dažādi notikumi vai viena notikuma epizodes pēkšņi iegūs katrs pats savu jēgu. Stāsti, notikumi it kā sairas sastāvdaļās, sadalīsies pa sastāvdaļām. Viss sadalīsies sastāvdaļās un atsevišķās daļās. Šī enerģija ietekmēs veseluma uztveri. Jā, jūs visu saliksiet pa plauktiņiem, bet tas izskatīsies pēc dāvanām, kuras katra ietīta savā papīrā. Atsevišķi jūs visu redzat un saprotat, taču veseluma jēga var no jums aizslīdēt vai neparādīties pilnībā, jeb parādīties daļēji. Nāksies pielietot savas analītiskās spējas, lai savāktu visu puzli kopumā. Sākumā tas šķitīs viegli, tomēr dziļākā jēga tik vienkārši neparādīsies. Un vieglāk būs kaut ko sadalīt, nekā salikt kopā. Vēl nāks enerģijas, kuras mudinās palīdzēt viens otram. Cilvēki sanāks kopā, lai kaut ko atrisinātu, ieskicētu, izeju vai kaut ko izdomātu. Un tad vajadzēs realizēt visu veselu ideju, nevis tikai tās daļu. Un ar to šomēnes būs problēmas. Tāpēc mierīgāk būs tiem, kuri varēs savākt atsevišķas daļas kopā un redzēt perspektīvu. Vai tā būs pozitīva vai negatīva, un tad izvērtēt, vai to vajag. Savukārt grūtāk būs tiem, kuriem ir sarežģīti orientēties atsevišķās daļās un sadalījumos. Tāpēc nevajag uzreiz ķerties klāt kādai daļai. Jāatrod nākamās daļas un jāsaliek kopā. Un tad jāizvērtē, vai perspektīvas joprojām ir tikpat rožainas, vai kaut kas tomēr jau ir mainījies. Kā šomēnes izturēties pret citiem cilvēkiem? Bez lieka sentimenta. Citādi jūs var ievilkt situācijā, kurā jūs negribētu atrasties. Mēs jums iesakām novākt, jeb nomizot visu emocionālo mizu, emocionalitāti un saskatīt būtību. Un novērtēt, vai šī būtība jums patīk vai nē. Vai jūs esat gatavs kaut kur iesaistīties, vai arī nolemsiet atteikties? Ja jums ar kādu ir kopīgas intereses, tad esiet gatavi, ka katram interesēs kāda sava daļa šajā kopējā interesē. Savukārt biznesa sfērā esiet uzmanīgi, kas jums tiek atnests atskaitēs. Gan rakstiskajās, gan mutiskajās. Vai tā ir tikai daļa no notiekošā? Vai jums stāsta visu? Dalībnieki paši var kaut ko nezināt vai nepamanīt. Tāpēc pārskatiet informāciju. Vai tas ir viss, vai tikai daļa, ko redz darbinieki? Ja riskējat, tad operējiet ar summām, kuras esat gatavi daļēji vai pavisam zaudēt. Lai šomēnes labi justos, tad netūļājieties,
Tas ir, netērējiet laiku velti, izvairieties no tukšiem darbiem, no tukšām runām, kas paņem jūsu enerģiju un spēkus, un esiet vērīgs pret augstumu. Pat, ja jums šķiet, ka var ģērbties vieglāk, labāk pārskatiet savu lēmumu. Šomēnes esiet taisnīgs. Palīdziet cilvēkiem izvēlēties pareizi, ja rodas tāda iespēja. Vēl decembrī ir tīrīšana no pārliecībām, kategorisma, pareizībām un citiem negatīvismiem. Decembrī mēģinās jūs nogrūst no ceļa. Pārbaudījums, lai uz visu reaģējam ar mīlestību. Lai reaģējam kā uz bildi televizorā, uz visādiem notikumiem. Decembrī svarīgi praktizēt pateicību. Jā, būs pārbaudījumi. Savukārt kopumā decembrī ir 44 spriedzes mezgli. No 1. līdz 10. decembrim būs 16 spriedzes mezgli, kur iedarbosies galaktikas, saules un zemes enerģijas un cilvēka attīstītā apziņa. Un tālāk decembrī būs pārējie 28 spriedzes mezgli. Un uz attīstītā cilvēka apziņu iedarbosies no 1. līdz 10. dimensijai enerģijas. Galaktika pirmo reizi daudzu gadu laikā pārraidīs iekšā Saules sistēmā nākamās oktāvas vibrāciju enerģijas. Protams, Zeme vēl nespēja uztvert šīs galaktiskās enerģijas, taču decembrī jau kuro reizi, kā sagatavošanās, Zeme tiks pakļauta masīvai Saules programmu ietekmei. Faktiski Saules enerģijas sariņķos visu Saules sistēmu milzīgā astoņnieka veidā, kura centrs ies caur mūsu planētu. Ir skaidrs, ka šādai ietekmei būs visdažādākās sekas dažādiem apziņas veidiem un, protams, apzinātam cilvēkam. Savukārt masu apziņa no šādas kosmiskas un planetāras ietekmes atkāpjas arvien tālāk un tālāk. Tā rezultātā notiek personības degradācija ar tās iespējamo izjukšanu. Enerģētiskie ķermeņi vairs nav piesaistīti fiziskajam ķermenim, pats fiziskais ķermenis arvien biežāk sāk sāpēt un pašsabrukt, domāšanas procesi bremzēsies, paliks tikai galvenie ar izdzīvošanu saistītie refleksi. Decembra enerģijas, kā redzam, atbalstīs apzinātā cilvēka attīstību, stiprinot viņa enerģētiskos ķermeņus no 1. līdz 5. dimensijai. Decembra sākumā sāksies jauni procesi, kurus varētu saukt par jaunu uzvedības algoritmu sistēmas veidošanu. Vecās pieredzes izstrādes un tās atlaišanas rezultātā cilvēks dzīves situācijās sāka krāt jaunu pieredzi, veidot jaunas reakcijas uz notiekošo. Tomēr visus šos reaktīvos ierakstus savienot vienotā sistēmā līdz šim nebija iedomājams. Lieta tāda, ka šāda veida sintēze ir iespējama tikai tad, ja enerģētiskajā struktūrā ir un tiek noturētas
5. dimensijas enerģijas 30 līdz 45% apjomā. Ja šo enerģiju apjoms ir nepietiekams, tad smadzenēm ir sarežģīti pāriet uz augstāku funkcionēšanas līmeni, kas ietver ne tikai informācijas apstrādes ātrumu, bet arī domāšanas procesu nelinearitāti. No lekcijām varam atcerēties. Sfēriskumu. Šādi procesi iedarbojas ne tik daudz uz jēgpilnu notikumu loģiku, bet gan vairāk uz augstāko intuīciju. 5. dimensijas ietekme veicina citu, daudz sarežģītāku neirofizioloģisko algoritmu veidošanos dziļākajās smadzeņu struktūrās, kas maina mūsu psihosomatiskās reakcijas. Elastīgi domāšanas algoritmi veicina elastīgu, nestandarta, radošu uzvedības reakciju veidošanos. Turklāt ļoti svarīga ir arī smadzeņu un apziņas pārkonfigurēšanās uz jaunā uztveršanu, ko veicina arī cilvēka enerģētiskās struktūras augstākas vibrācijas. Var piebilst, ka 5. dimensija iedarbojas arī uz mūsu DNS lauka struktūru, uz mūsu viļņu genomu, pārkārtojot to vajadzīgajā evolucionārajā virzienā. Vēl piebildīšu, ka no stihijām decembrī sevi spēcīgi parādīs 3 stihijas – gaiss, uguns un zeme. Tieši šādā kārtībā. Paskatīšos arī, ko saka debesis. Decembris bagāts notikumiem, interesants un nav vienkāršs. Plutons ir uz robežas starp 2 zīmēm. Līdz ar to mainās kārtība. Arī Neptūns tuvu robežai. Lielu pārmaiņu fons ar lieliem satricinājumiem. No 1. līdz 20. decembrim ir statisks Neptūns, kurš tieši 6. decembrī paliek direkts. Tas dod paaugstinātu jūtīgumu, emocionalitāti, reaģēšanu, sāsinātas reakcijas, miega traucējumus un gremošanas traucējumus. Savukārt dod arī sirsnību, draudzību, siltumu, sirds mīlestību. Klāta Venēra dod emocionālu periodu. Tāpēc labāk kopā plēst traukus nekā strīdēties. Jā, dod appusēju sapratni privātās attiecībās, toties darbā nē. Darba sfērā neskaidrības, saputrotība, apmāns, neprecizitāte. Labāk 3 reizes pārlasīt dokumentus, labāk 7 kārt pārlasīt dokumentus un varbūt neparakstīt, pārskatīt, pārbaudīt un tomēr atteikties parakstīt.
Neticiet informācijai, kur ir graujoša. Neraustieties. Esiet mierīgi. Jā, mīlestībā labi, bet darbā nē. Decembris arī ar jaunu mēnesi pastiprina neskaidrības darbā un jūtību mīlestībā. 12., 13. un 14. decembris ir tādas ļoti saputrotas dienas. Un 13. decembrī Merkurs paliek retrogrāds. Maziniet dienas slodzi, jo ir neizgulēšanās, miegainums, var būt daudz kļūdu. Pēc 20. decembra paliek mazliet vieglāk. Ja retrogrādais Merkurs nosaka pauzi iesākumos. Un vispār no 23. decembra līdz pat 14. janvārim ir domāšanas periods. Un 26. un 27. decembrī ir pilnmēnesis Vēzī, un 26. decembrī Hīrons paliek direkts. Savukārt 30. decembrī Jupīters paliek direkts, un no 26. decembra līdz 6. janvārim Jupīters ir statisks, kas paaugstina ambīcijas un patmīlību. Tāpēc ir ļoti svarīgi atturēties šajā periodā no cīņas par pirmo vietu. Kopumā decembris nav katastrofāls. Vienīgi tajā ir emocionāli pārdzīvojumi, nopietni pārdzīvojumi. Tas var skart reliģiskās, emocionālās tēmas, tās var sāsināties, tāpēc diskusijas labāk atlikt. Kā minēju, sapirkt dāvanas vajadzētu līdz 12. decembrim. Jo pēc tam vajag pārbaudīt katru kvadrātcentimetru līgumu no abām pusēm, ar mikroskopu izpētīt smalko tekstu un pārlasīt līgumus. Veselības ziņā mēnesis nav smags, taču fonā ir pastāvīgs saspringums. Var pievērst uzmanību nierēm, asinsspiedienam, gremošanas sistēmai, aknai un infekcijām. Statiskais Neptūna periods nosaka to, ka būs grūti koncentrēties, būs izsēta uzmanība, ko jau minēju sākumā. Tas var radīt sīkas nepatikšanas. Neuzmanības un neprecizitātes dēļ var būt daudz sīku avāriju un dažādu kļūmju. Neptūns arī paredz to, ka vajag būt ļoti uzmanīgiem uz ūdens un vispār sakarā ar ūdeni. Tāpēc decembrī ir svarīgi būt mierīgiem, neemocionalizēt, maksimāli, cik iespējams, mierīgākiem.
Savukārt es novēlu jums decembrī harmoniskus saulgriežus, kuri būs 22. decembrī 5:27 no rīta. Laimīgu jauno gadu, jaunus brīnišķīgus iesākumus pēc retrogrādā Merkūra perioda jau jaunajā 2024. gadā, veselību, atjaunotni, pāreju uz nākamo līmeni, vibrāciju celšanos, novēlu būt brīviem no visa liekā un no visa vecā, un pasakiet sev un kosmosam: es esmu dzīvs, brīvs cilvēks. Visu un katra augstākajam labumam, saskaņā ar kosmosa kārtību, maksimāli harmoniski. Šodien un droši vien arī šogad pateicos.